Kā jūs domājat, kas jums patika kādas dienā attiecībā ar mani, kā es tur runāju, kā es kaut ko daru un... Es nezinu, man teiksim tā, viss tas pasākums, man likās, es satraucos ļoti, un tas ir nopietni, laikam, diezgan, bija satraukums liels, bet tas, labākais bija tad, kad, tu pateici, ka nesatraucies, tie svētki jums abiem vienkārši vajag atslābt, un izbaudīt. Man liekas, ka tev izdevās ļoti labi, ka to klikšķi kaut kā uztaisīt, lai viņš nav jums tāds. Tas palīdzēja īstenībā, man kaut kādā brīdī, pēc pāris vēl glāzēm ar dzērienu, es jau tā jau patiešām atslābu un sāku jau, teiksim, patiešām baudīt arī to visu. Jā. Tas bija ļoti svarīgi. Jo es tāds cilvēks, es nevaru atslābt, man kaut kā ir tā, ka, man grūti atslābt īpaši, jo es neesmu pievērsts tādai uzmanībai lielai, tā man patīk tā, paklusojas pats viens visu izdarījumu. Un tā kā, protams, tas bija svarīgi, un tie par bildēšanu, es nezinu, viss jau tā interakcijas starp fotografu un fotografē, viss bija ļoti forši, Jā, man liekas, tā ļoti organiski tika iekļāvies tajā visā, mums tur, protams, tā bija maza, un cilvēki nebija nenormāli daudz, tā kā, varbūt bija vieglāk kaut kādos stūros ieslīdēt, bet man liekas, ka, kā fotogrāfs ļoti tāds vērīgs no malas tā forši pamani, ko varētu patikt, ka tas, man liekas, ļoti tā organiski izvērtās visu. Un tas, ka mums bija fotosesija pirms, man liekas, tas arī, viens palīdzēja tikai vairāk atslāpināties, stresa līmeni bišķi novest. Un mēs zinām, ka, teiksim, tā daļa ir gatava, ka mums, principā, tikai jāizdara tas oficiālais, un kad balīt notiksies, un tā. Man liekas, ka tas bija tāds. Kā vispār forši sakārtojās? Forši, jā. Pa soļiem, kas bija. Kā es beigās teicu uz kādam, ka, kā es teicu, sanāca viss. Labāk nekā tu gaidīji. Krietni labāk nekā, vispār varēja iedomāties. Jā, viņš bija pozitīvi šokēts par to visu. Bet tad liels nopāns arī tā. Kā tev liekas, tā kā mums bija fotosesija un mēs tur gājām, jums bija viegli vai mēs kā varēja, tā kā jūs atbrīvot, kur pavadīt un tā tālāk? Ņemot vērā, cik es parasti nevaru atbrīvoties, Es domāju, ka viss labi sanāca, Tad laikam jau, pavisam noteikti izdevās, Jā, es domāju, vienkārši tas, ka mēs bijām ārpus telpām, protams, Liepājā mums tā dzimtā pilsēta, mēs tur bijām tikai savā vidē, tas arī palīdzēja, man liekas, ka nebija tāds tikai tas telpas rāmis, ka tu esi kaut kur, ka tev ir jābūt tādam oficiālam bez mazliet. Kā es saku, diezgan organiski likās, mēs principā gājām vienkārši staigāties uz suni, un tu biji līdzi ar kādiem, tā, kaut kā. Jā. Tā kā tādā ziņā, man liekas, viss forši, es noteikti neizjūtu nekādu kaut kādu piespiestību vai kaut ko tam līdzīgi. Bija forši, bija saulēns, bija labs laiks, bija labs noskaņojums, mēs bijām smuki vienkārši. Tā kā es domāju, ka nekādu... Bildēs jau redzēt to. Vajadzēt, man liekas, Super. Kā jums patika, kā jums atdeva bildes, vai tur jums prasītos kādu tur kastīti un kaut kādas tur tādas lietas, vai jums patika ātrums, kā es atdevu apjoms? Ātrums un apjoms, es domāju, pilnīgi noteikti mums pozitīvi pārsteidza. Mēs tikai negaidām, tu biji sākumā teici, ka no sākuma pēc pirmās kaut kā 3 vai kaut kas tam līdzīgs. Bet tur jau bija kauls. Tad mēs jau valdīt, tas bija tāds, bet es domāju, ka... Par to pasniegšanas formātu, man principā, es esmu cilvēks tāds, kurš digitālais, man tas tieši parocīgi. Vienīgais, ko es esmu izdarījis priekš sevis, es visu bildes esmu, protams, nolādējis, un es esmu savā Google fotos kontā vienkārši ielicis. Tur viņas arī glabājas, tur arī uztaisīts ir albums. Tur arī pievienoti ir tie cilvēki, kas viesi ir, tad viņi arī var redzēt to albumu attiecīgi. Tas man arī der. Un ja mēs gribēsim kaut ko drukāt, tad jau paši. Jā, bet pagaidām nemaz neesam pat par to. Tas neesam tikuši tik tālu, bet es pilnīgi piekrītu, ka man liekas, ka ērtāk, man liekas, visām pusēm tieši arī, lai to ātrumu kaut kādā veidā tā kā nodrošināt, ka digitālais tomēr ir tas ērtākais. Gan tev noteikti arī, ka tu vēl kurjers jāgatavo un jāsūta tie papildus tā izdevumi kaut kāds sanāk. Tā kā, man liekas, no mūsu puses pilnīgi normāli viss ļoti forši bija. Un daudz jums varbūt gribējās vairāk vai mazāk, vai bija ok? Bet man liekas, ka jau ir daudz. Pār pa 1000 bija, man liekas. Man liekas, es pateikšu konkrēti. Dažreiz arī cilvēkiem nepatīk, ka pa daudz. 625. Tam ir tik daudz. 625, bet godīgi sakot,
Nu, Tā jā, jau, iespējas tāds, ka, tiešām tas ir daudz jau. ir viss nosacīts, principā, viss tie svarīgākie. Tur jau arī rodās tas problēma, ka, ja grib kaut ko drukāt, tad atlasīt. Jā. No 625 izvēlēties tos labākos kadrus. Jā. Nav viegli. Protams. Ne, man liekas, ka tas ir tāds optimāls. Es pat nezinu. Es teiktu, ka nekas tur neiztrūkst. man ir tāda uztvere, ka man vairāk nevis tā kvantitāte, bet tā kvalitāte. Labāk, lai ir mazāk, bet patiešām tādi kādi, ka tiešām rītīgi. Visi ir teikuši, ka rītīgi labs bildes. Jā, mēģināt kaut ko izdomāt tā, lai bišķi atšķirtos un kaut kā izsistos. Jā, man liekas, ka šobrīd jau diezgan tāda konkurence saudzējusies. Katrs trešais jau fotografē kāzas un visu kaut ko. Fotogrāfs ir katrs, kam ir iPhone. Katram man liekas, ka tomēr tas skatījums ir savs, un tev ir diezgan, man liekas, ka nišīgi, bet, ka, tu to dzīvot, ja tu nepauzē tu kaut kā baigi, un tas, man liekas, priekš manis tas ir tas, kas ir ļoti vērtīgi. Tiešām noķert to, kā tā diena reāli tu tika aizvadīta, nevis, tu mēs visus vienu momentu sastājāmies smuki, pārējos momentos, tas nezinu, ka sievas māte kaut kādu tanti kašķējās fonā, tā kā nemākslojot, bet to īsto. Tas, man liekas, bija tas tieši tas, ko es gaidīju personīgi, ko es zināju, ka no tevis es sagaidīju. Un man liekas, kādreiz bija tā patīkami pārsteigts. Man ir tagad arī labs profila bildes, ko ielikt. Ar uzvalku un puķīti un viss, jā. Nē, skaisti. Mēs esam redzējuši. Es manam brālim bija. Tu tev pastāstīji? Tur bija tā, ka viņi nebija pievērsuši baigi uzmanību tam, fotogrāfam. Nē, kaut kāda jauna meitene kaut kā, bildes ir, bet bēdīgi. Nav tā, ka tu skaties un liekas, wow, tas ir tāds, vienkārši bildes. Jā, man liekas, ka es pat kaut ko nebija tā kā strādājis, es pat kaut ko vēl uz telefonu bija aplikācijā viņiem labojus, lai viņas gaismas labāk izskatās. Mēs parādījām meistarklasu, kā vajag izvēlēties fotogrāfiju. Jā. Noteikti. Bet tas jau paliek uz ilgu laiku. Tur, tā jau nav nekāda galvenākā diena mūžā, bet grozies kā gribi, bet tā diena diezgan tāda inčīga. Un es arī laikam aizdomājos arī savas kāzas, mums arī nebija nekādas tur milzīgi lielas, tā kā draugu lokā. Bet patiesībā es atceros daudz, ko uz bildēm arī paskatos. Tas emocijas, kā tur viņas tādas bija izteiktākas tajā dienā. Kaut gan nevar teikt, ka tas jau tagad grandios pasākums, bet iekšēji tas ir diezgan grandios pasākums. Jā, kā jau tu teici, tas galvenokārt ir priekš pašiem, priekš sevis, jo mēs tad, ka sevis vinam arī tomēr galvenokārt. Vienkārši to svarīgi neaizvis, man liekas, ļoti daudz tajā plānošanas jūklī mēdz pazust, un tad tāds, ko mēs arī darām? Mēs arī uzvalku arī katru dienu, mēs neģēbjam. Fakts, jā. Patīkami ir, ka tas bilds ir tāds, kur tu esi tā kā smukis. Savā labākā versija. Savā tā teikt labākajā versijā. Jā. Bet īsti. Tā teikt citiem. Nē, liekas, ka tiešām. Protams, tās atmiņas jau pabalēs ar laiku, bet ja tev ir tā bilde, tad tu paskatoties var sev kaut ko tā kā atsaukt atmiņā dzīvāk, vairāk nekā vienkārši, kaut kas bija. Tas noteikti arī tādā ziņā palīdz. Jums ir kaut kādas bildes, kas jums varbūt īpaši patikās? Kad tu uzreiz tā atceries pat kuru bildi, pat tur nezinu, 1, 2. Tur, piemēram, uz desktopa, screensavers ir tas, kur mēs bijām pie tām laivām, kur suns negribēja iet pa trepēm, un Andrejs viņu cēla rokām. Liekas, tas pat nav tāds smukais, baigi smukais tāds moments. Tas ir dzīves, un viņš vēl tajā momentā mēģināja to puķīti pagaršot. Tas viss ir pa tēmu. To nevar ieplānot un nostudēt. Jā, tā lieta. Jā. Es nezinu, es pat nevaru tā, pateikt, man tas kādreiz, es skatos, man tur ir vairāk kādreiz, kas man tā ļoti patīk. Piemēram tas, ka tad vielītī pozē kaut ko. Tas ir labs kādreiz.